Kā ir pašam, kad pats pievienojies komandai? Man šeit 2 nedēļas esmu šeit, nedēļas pirmās spēles pievienojos. Džeki ir ļoti pretīgi nākoši un visas apstākļi ir ļoti labi. Esmu ļoti apmierināts. Sezonas sākumā bija Ventspilī. Jā, es biju mana līgums ar basketbolu Ventspils un mēs esam 3 no Ventspilniekiem izīrēti. Mēs netikām lielajā komandā, mums bija esam pārauguši 2. divīzijas līmeni, tā treneris saka, un mums vajadzētu 1. divīzijā, tāpēc mums izīrēt. Kā gāja treniņos pie treneriem Vērts un Zībart? Tādu pieredzi ieguvām jaunu treneru un citādāks spēles stils. Viņi daudz pa jaunu, protams, par katru treneru var iegūt un ļoti patīkami pastrādāt ar tādiem meistarīgiem, ļoti pazīstamiem treneriem. Ar Zībartu jau vasarā bija bišķi kopā pastrādāts, tā kā viss jau iet tikai uz labos. Kādi pašam šo sezonu mērķi? Mērķi? Jā. Noteikti parādīt pēc iespējas labāk spēles šeit, adaptēties ātrāk tam bišķiņ augstākam tādam veidu basketbolam un redzam tās kļūdiņas, sirds, stūvis un tas viss ir noteikti kaut kā tāda jaunības pamata, es ceru, un noteikti tiktu U20 izlasē vasarā un uz Eiropas čempionāta aizbraukt. Pirmās spēles laikam jāsaka, ka izdevušās tomēr. Es domāju noteikti, jā, un jācer, ka tā turpinās un viss būs kārtībā. Spēlējušais treneris Jevgeņijs Kosuškins, viņš ir tas, kas savāc visus kopā, tagad varētu teikt. Jā, noteikti, jā. Jevgeņijs, jā, viņš ir gan treniņos, un otrs treneris, viņš vairāk tagad taktiskajā pusē, otrs treneris mums tā kā iesil un tā. Viņš ļoti daudz palīdz, gan laukumā, gan ārpus tā, un mums runā un paskaidro kā labāk. Tiešām ļoti patīkami sadarboties. Tu teici, ka 3 Ventspilnieki ir izīrēti Jūrmalai. Kā klubs nodrošina dzīvošanu un tās lietas? Mums dzīvošanu nodrošina mūsu šefs šeit Jūrmalā, kas ir Jānis. Liels paldies viņam, mums ir ļoti labi apstākļi, dzīvoklis mums iedots uz 3 ir un turpat Jomas ielā pašā centrā, tā kā zāli 5 minūšu attālumā, mums rēšana 2 reizes dienā, tur kabatas nav. Viss ir tā kā nāks un spēlēt augstākā līmenī, tā kā es ļoti apmierināts. Paldies, lai tev veicās!